vajag diezgan lielu drosmi, lai nosauktu savu grupu Latvian Voices. Vēl jau vairāk tāpēc, ka pirmie burti veido Latvijas simbolu LV. Tomēr 7 Latvijas meitenes to ir izdarījušas un dzied gan latviešu tautas dziesmas, gan citas populāras dziesmas tādās apdarēs, kādas jūs nekad neesat dzirdējuši. Profesionālas, darbīgas, mērķtiecīgas un skaistas. Liekas, šīs 7 meitenes iemieso visas tās īpašības, kuru dēļ par latviešu sievietēm sajūsminās pasaulē. Jā, un kopš pirmajiem koncertiem pirms 2 gadiem viņām ir arī starptautiska pieredze un panākumi a cappella mūzikas festivālos. Viņu radītajā mūzikā savienojas klasikas, etno, popa un džeza mūzikas intonācijas. Tas ir mūsu, mēs to izprotam kā savējo, un īstenībā mēs pat to uzstādam kā sevis radīto, ka tas ir kaut kas mums un nekur tā nav, un tas ir tas, ko mēs esam radījuši un ko mēs daram, vai ne? Jā. Tieši tā. Latvian Voices repertuārā ir latviešu tautas dziesmas, oriģināli skaņdarbi, baroka un renesanses pērles, kā arī populāru rokdziesmu versijas a cappella, kur aranžējums meitenes pašas ir veidojušas pilnīgi no jauna. Koncerts Spīķeros, kas notika par godu nu pat iznākušajiem Latvian Voices albumam, tā kā taka, pārcēla skatītājus pilnīgi citā no mūsdienu realitātes, sadzīviskas kņādas un tehnoloģijām absolūti atsevišķi eksistējošā laikā. Ir kaut kādi brīži, kas piemēram pati iedomājos, ka te neviens nesēž un neviena nav, tā ir daudz vieglāk. Un tad kaut kādās domās to aizlido, un citreiz tā arī šodien bija tā no vienas daļas noskrienot no skatuves, ka tev gribās uz to brīdi pabūt vienam, nevis tur fiks ātri, mums jānomaina kostīmi, bet tu vēl nevari iziet ārā no tā tēla, un tu katru reizi esi kāds cits tajā dziesmā. Ansambļa dalībnieces ir profesionālas mūziķis, citu Latvijas koru un ansambļu un vokālo meistarklašu vadītājs, kordiriģentes. Taču tas nenozīmē, ka trūcis ambīcija kļūt par solistēm. Katrā ir sava šīta balss īpatnība, kas darāt arī solo māksliniecei, bet redziet, mūs visus vieno šīta vēlme dziedāt kopā. Tieši šīm 7 kopā, un šādā veidā mēs varam absolūti izpausties un radīt kaut ko jaunu un paliekošu. Kopā ir lielāks spēks vienkārši. Jā. Un redziet, ir tā lieta, jā, solists, bet īstenībā mēs jau esam katra soliste, jo ansamblī dziedot katrs ir solists, jo mums katrai ir sava balss, un īstenībā mēs esam solistes 7. Latvian Voices albuma atvēršanas koncertā piedalījās arī īpašie viesi – koklis virtuozi Laima Jansone un spāņu beatboxeris Litos no Maljorkas. Viņu starptautisku konkursu laureātu savā muzicēšanas stilā meitenes sastapušas pagājušajā gadā konkursā Grācā. Braucot uz kārtējo koncertu, mēs ar viņu satusējām kopā un sākām it kā akstoties kaut ko. Viņš sāk mums piedziedāt pie mūsu dziesmām, un beigās iznāca, ka koncertā bija jādzied. Konkursa noslēgumā, jā, mēs dziedājām kopā. Man jau vienam pašam ar sevi ir grūti būt uz skatuves, tāpēc es nespēju iztēloties, kā viņas var būt 7, saskaņot balsis, darīt visu sinhroni pareizajā tonalitātē. Tāpēc es domāju, ka tas, ko viņas dara, ir lieliski. Pavasarī meitenēm plānoti vairāki koncerti ārzemēs un dalība starptautiskos festivālos un meistarklasēs, godam pierādot, ka nosaukums Latvijas balsis nav lieka dižošanās un varētu kļūt par starptautiski pazīstamu zīmolu.